Labdien, cienījamās dāmas un kungi! Man ir liels prieks jūs sveikt kārtējā mūsu Nīdas Travel webinārā. Mani sauc Inga Kovaļonaka. Es esmu mūsu Nīdas Travel Rīga biroja menedžere. Un šodien es jums pastāstīšu par kurortiem Pieriju un Tasos salu. Lūk, kartē jūs varat redzēt. Pierija atrodas Olimpa kalna pakājē. Kurorts ir sasniedzams ielidojot Salonikos un dodoties ar transferu uz Pieriju. Tālāk apskatīsimies pašu kurortu, pāris bildes no kurorta. Kurorts atrodas tuvu Atēnām. Ir ļoti daudz iespēju nokļūt gan uz Atēnām, gan uz Meteorām. Visas apskates objekti no šī kurorta atrodas daudz tuvāk nekā, teiksim, no Halkidiki kurortiem. Ar ko vēl ir populārs šis kurorts? Šeit ir ļoti plašas smilšu pludmales. Ir iespēja, kā jau es minēju, nokļūt uz Atēnām. Arī paši cilvēki var ceļot gan ar vilcienu, gan izīrējot mašīnas. Netālu atrodas Kastorija, kas ir kažokādu meka, kur ir ļoti daudz dažādas fabrikas. Cilvēki var doties gan ekskursijā, gan arī iegādāties kažoku izstrādājumus. Olimpiskās Rivieras kurortā ietilpst tādi kurorti kā Paraliekaterinis, Litohoro, Leptokarjā un Platamonas. Sāksim ar reģioniem Litohoro. Tas ir ļoti populārs ciemats, daudz dažādu veikalu, tavernu un daudz kas cits. Šeit ir gan nāksklubi, gan tenisa korti, gan atvesļošanās centri. Pirmā viesnīca, ko apskatīsim šajā reģionā, ir Kavo Olimpo Luxury Resort viesnīca. Tā ir 5 zvaigžņu viesnīca. Mirklītis jums tūlīt viņu atvēršu. Kavo Olimpo Luxury Resort viesnīca ir deluxe viesnīca, kas darbojās uz brokastu vakariņu un brokastu bāzes. Viesnīcā ir ļoti labs spa centrs. Tā ir butīka tipa viesnīca, kas celtā 2013. gadā. Principā viņa ir atklāta, un jūs redzat skaisti numuriņi. Pludmale tur ir smilšu oļu, un ir jānolaižās uz leju pa pāris pakāpieniem. Īpaši izklaides iespēju šeit nav. Ir neliela animācija, ir bērnu miniklubs, piemērota gan ģimenēm ar bērniem, gan pieaugušajiem. Nākamā viesnīca, ko mēs apskatīsim šajā reģionā, ir Litohoro Olympus Resort and Villas. Tā ir 4 zvaigžņu viesnīca. Lūk, viņa atrodas. Viņa ir renovēta 2012. gadā. Tā ir skaista teritorija, tāda omulīga, mājīga. Viesnīcā ir gan villas, gan standarta numuri. Butīka klases viesnīca, neliela, nav daudz numuru. Viesnīca vairāk piemērota pāriem, tādai romantiskai atpūtai. No šejienes kājām var doties uz Litohoro ciematiņu. Apskatīsim arī Leptokarjās ciematu un viesnīcas, kas atrodas šajā reģionā. Pirmā viesnīca, ko apskatīsim, būs Olympian Bay Holiday Club viesnīca. 4 zvaigznītes, darbojās uz all-inclusive bāzes. Atrodas jūras krastā. Jūs varat redzēt, ir galvenā ēka standarta un ir bungalo numuriņi šeit viņa atrodas. Ļoti populāra viesnīca. Viņai vienmēr sezonā ir ļoti laba cena, kas atbilst principā viņas numuru bāzei. Laba smilšu pludmale, laba animācija, ir bērnu animācija, laba ēdināšana. Vēl viena viesnīca, ko mēs apskatīsim, ir Poseidon Palace, arī 4 zvaigžņu viesnīca ar ļoti skaistu teritoriju, kā jūs redzat, zaļu, sadalīta tādās vairākos korpusos, laba pludmale smilšu. Daudzi turisti šeit atgriežas gadu no gada, jo viņiem ļoti, ļoti iepatīkās šī viesnīca un atmosfēra. Ir labas izklaides iespējas bērniem, ir animācija, dažādi numuru tipi, bērnu laukumi. Viesnīcai ir laba cena un attiecīgi laba kvalitāte. Zemāk, dosimies nedaudz zemāk, lūk šeit Platamonas kurortiņš. Neliels kurortiņš ar skaistu principā
pašu to kurortu, tādu romantisku atmosfēru. Šeit mēs apskatīsimies pāris viesnīcas. Viena no tām būs Royal Palace Resort & Spa, 4 zvaigznītes. Strādā uz brokastu vakariņu bāzes. Ir ideāli piemērota pāriem. Ļoti romantiska viesnīca ar tādu romantisko atmosfēru, skaistiem skatiem. Viesnīca atrodas netālu no jūras pāri ceļam. Laba smilšu pludmale tur ir blakus, butīka klases viesnīcam ar labu ēdināšanu un skaistiem, lūk, jūs varat redzēt numuriņiem. Tāda viņi izskatās. Sezonā ir ļoti, ļoti pieprasīta turistu vidū. Pēc numuriņus ļoti grūti dažreiz ir dabūt. Nākošā viesnīca, ko apskatīsim, tā ir ekonomiskāka viesnīca. Tā ir Dias Hotel 3 zvaigznītes. Ģimenes viesnīca der cilvēkiem, kas vēlas atbraukt vienkārši uz kurortu, atrasties kurorta centrā un dzīvot tieši pašā epicentrā, kā tā var teikt. Jauka viesnīciņa, skaisti tīri numuriņi, laba ēdināšana, principā klientiem, cilvēkiem, viss ļoti, ļoti patīk. Un visekonomiskākā viesnīca, kas ir šajā reģionā, ir Morpheus, 2,5 zvaigznītes. Ļoti jauka viesnīca ar ļoti, ļoti tādu patīkamu teritoriju. Atrodas 20 metri no jūras, tīra, laba ēdināšana, jūs varat redzēt pašu teritoriju, principā ļoti ekonomisks variants. Ļoti jauka viesnīca pati no sevis. Nākamais, ko mēs apskatīsim, būs kurortiņš Paralie Katerinis. Tas ir vislielākais kurorts pašajā reģionā. Tur atrodas ļoti daudz dažādu viesnīcu. Mēs apskatīsimies šodien pāris viesnīcas. Sāksim no viesnīcu ķēdes Mediterranean viesnīcām. Šodien paskatīsimies Mediterranean Village, 5 zvaigžņu viesnīca. Atrodas kilometra attālumā no Paralie Katerinis kurorta. No pašas viesnīcas ir promenāde uz šo kurortu, kur var pastaigāties un aiziet līdz visām izklaides iespējām un veikaliem un visam pārējiem. Viesnīca sastāv no tādiem 2 stāvu korpusiem, lūk, jūs varat redzēt. Viesnīcai ir ļoti, ļoti plaša pludmale. Tas arī ir redzams bildē. Ļoti laba ieeja viņā ir. Laba animācija. Labi, ļoti skaisti atrenovēti numuriņi. Laba ēdināšana. Principā viesnīca derēs arī visprasīgākajiem turistiem. Apskatīsimies arī viesnīcu šajā reģionā. Tā ir Cosmopolitan Hotel & Spa, 4 zvaigznītes. Pieder populāram grieķu futbolistam šī viesnīca. Tā ir celta pavisam nesen, atvērta viņa 2012. gadā ar labiem numuriņiem, skaistu teritoriju. Atrodas 250 metrus no jūras un 500 metrus no Paralie Katerinis kurorta, kas principā ļauj cilvēkiem vienkārši kājām doties uz pašu kurortu. Un tur jau ir tās visas izklaides iespējas. Un no otras puses viņi atrodas pavisam netālu no kurorta un arī neatrodas pašā epicentrā. Tāpēc cilvēkiem netraucēs skaļā mūzika un viss pārējais. Nākošais, ko mēs apskatīsimies, arī, kā es teicu, no Mediterranean ķēdes viesnīcām, tā būs Mediterranean Princess Hotel. 4 zvaigznītes, darbojās uz brokastu vakariņu bāzes. Ļoti jauka viesnīca ar ļoti skaistiem numuriņiem. Ir renovēta ar ļoti labu cenu un ļoti, ļoti labu servisu. Arī kājām var doties līdz pašam kurortam. Lūk, jūs redzat arī pludmali, tur ir 250 metri aptuveni. Apskatīsimies arī viesnīcas pašā kurortā. Tur atrodas viesnīcas tādas kā Centrāla Hotel, 3 zvaigznītes. Visas viesnīcas viņas ir daudz maz vienādās gan cenu kategorijās, gan servisa ziņā. Neapstāsimies par kaut kādām konkrētām viesnīcām, bet apskatīsimies visā visumā. Lūk, šeit ir
centrālā iela, viņas visas atrodas vienā līnijā pāri ceļam no Pludmales. Vēl viena tāda līdzvērtīga viesnīca ir Kimata hotela 3 zvaigznītes. Lūk, jūs arī redzat pašā krastā. Jauki numuriņi, brīnišķīgi skati. Un ir vēl citas viesnīcas, teiksim, Europa hotela un visas pārējās, kas ir vienā līnijā, principā pašā kurorta centrā. Šis kurorts ir populārs tieši ar savām izklaides iespējām. Ļoti daudz viesnīcas, kas darbojās gan uz brokastu, gan brokastu vakariņu vāzes. Un, principā šajā kurortā ar all inclusive vispār nav viesnīcas, jo cilvēki izvēlēs ēst un pusdienot, vakariņot tavernās, kas ir ļoti daudz šajā kurortā. Reģions, kā jau es minēju, ir ļoti populārs jauniešu vidū, jo tas ir diezgan lēts tīri cenu ziņā, un ļoti laba viņam ir atrašanās vieta, iespējas doties dažādās ekskursijās un atpūsties pašā jūras krastā par ļoti pieņemamām cenām. Un tagad paturpināšu, es jums pastāstīšu par Tasus salu. Tasus sala tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām salām, kas ir Grieķijā, ar ļoti daudz smilšu pludmalēm. Kā var nokļūt uz Tasus salu? Uz Tasus salu var nokļūt atlidojot uz Salonikiem un dodoties 2,5 stundu braucienā ar autobusu un 30 minūšu braucienā ar kuģīti. Teiktu tā, brauciens ar kuģīti ir vairāk izklaidējošs jūras brauciens, kura laikā var pabarot kājas, kas ēdīs jums no rokas, apskatīties skaistos dabas skatus un būt jau Tasus salā. Jau 3000 gadus Tasus salā iegūst marmoru. Ir arī marmora pludmales. Viņa, tā kā viņš atrodas 12 km attālumā no kontinentālās daļas, ir ļoti liela iespēja doties uz dažādām ekskursijām, kas ir pašā Grieķijas kontinentā. Uz pašas salas ir iespēja apmeklēt tādas ekskursijas kā arheoloģisko mūzeju, Svēto Erciņģeļa klosteri, senu arheoloģisko zonu, marmora pludmali, apmeklēt olīveļas fabriku. Ir iespēja apmeklēt arī eksotiskās pludmales, kā es jau teicu, marmora pludmales, jo tajā pludmalē smilšu vietā ir marmora tādi smalki gabaliņi. Vēl ir iespēja apmeklēt arī ezeru lagūna, tas ir baseins, kas atrodas pie pašas jūras. Piedāvā arī džīp safāri ekskursijas. Apmeklēt ir iespējams meteoras, kastoriju, visas tās ekskursijas, kas ir pieejamas no kontinentālās daļas. Viesnīcu bāze Tasus salā ir ļoti jauna. Lielākā daļa viesnīcu ir celtas periodā no 2008. gada līdz 2010. gadam. Un lielākā daļa, 60–70% viesnīcu, ir 2–3 zvaigžņu viesnīcas un apartamenti. Mēs iepeldam Limenas ostā, kā jau es minēju. Tā ir Tasus salas galvaspilsēta. Ar ļoti attīstītu infrastruktūru, daudz veikaliem, tavernām un bāriem. Pašā pilsētas centrā ir ļoti daudz viesnīcas. Pārsvarā tās ir, kā minēju, 2–3 zvaigznītes. Piemēram, apskatīsimies viesnīcu Timeleon hotelu. Viesnīca atrodas pašā centrā. Lūk, šeit jums atvēršu numuriņus. Principā jūs iziet no viesnīcas un jūs esat pašā kurorta centrā. Īpaši nekādas infrastruktūras pašai viesnīcai nav, taču izklaides iespējas visas centrā ir. Apskatīsimies tālāk. 5 minūšu braucienā no Limenas atrodas viesnīca ar nosaukumu Makriamos Bungalos. 4 zvaigznītes, atrodas tāda iekļauta pašā mežā ar ļoti labu smilšu pludmali, ar ļoti zaļu teritoriju. Šogad tika veikta daļai renovācija, jauki numuriņi, teritorijā ir pat mini zooparks, daudz izklaides bērniem. Viesnīca atrodas vairākās pakāpēs, tāpēc viesnīcas numuri ir ar dažādu attālumu no jūras. Ir animācija. Viesnīca principā ir viena no labākajām Tasus salā. Zemāk, netālu no šīs viesnīcas atrodas kurorts Hrisiamuģa. Kas ir?
Lūk, es jums parādīšu tūlīt sekundīti. Kas ir neliels kurortiņš, ļoti tāds pāris veikali, pāris tavernas, un principā tas ir viss. Tur mēs apskatīsimies viesnīciņu, kas saucās Aleksandras Golden Boutique Hotel. Tā ir 5 zvaigžņu viesnīca. Ļoti laba viesnīca servisa ziņā. Lūk, jūs varat redzēt skaista teritorija, laba pludmale. Lūk. Viesnīca piemērota pieaugušajiem, bērnus tur principā izmitināt nav iespējams. Ir viesnīcas lūk, ar atsevišķiem basēniem, ļoti tāda romantiska atmosfēra šeit ir. Ļoti laba apkalpošana, laba ēdināšana. Vēl šajā reģionā mēs apskatīsimies viesnīcu Enalion, kas ir 3 zvaigznītes ar plusu. Darbojās uz bāzes brokastis vakariņas. Viesnīcā nav nekādas īpašas infrastruktūras, kā jūs redzat, principā tas arī ir viss, kas viņai ir, bet viņa izskatās tādi ļoti ekstravaganti un skaisti. Numuri ar ļoti labu, skaistu dizainu, jūs varat redzēt. Labu ēdināšanu. Viesnīca ir ļoti populāra turistu ziņā. Ātri tiek izpārdota, ātri, principā, ir tā, ka numuriņu vienkārši sezonas laikā nav. Tālāk apskatīsimies vienu no tādiem aktīvākajiem un naktdzīves ziņā populārākajiem kurortiem saucās viņš Potos. Potos kurortā viesnīciņas ir 3, ir 4 zvaigžņu viesnīcas, ir ļoti daudz izklaides iespēju jauniešiem. Protams, salīdzināt ar pašu kontinentālo daļu iespējams nav, bet viesnīcas, kas blakus atrodas, šeit ir. Apskatīsimies viesnīcu Royal Paradise Beach Resort and Spa. Tā ir 5 zvaigžņu viesnīca, jauna viesnīca, individuāli pieeja katram turistam. Šeit ir dažādu veidu numuri, ir mūsdienīgs spa centrs, superlaba ēdināšana, darbojās uz brokastu vakariņu bāzes. Bērniem ir bērnu istaba, dziedāšana, zīmēšana, ir bērnu laukums, baseins ar jūras ūdeni. Viesnīca principā ir piemērota ļoti labai tādai kvalitatīvai ģimenes atpūtei. Tālāk apskatīsimies Aleksandras Beach Tasos Spa Resort. Tā ir 4 zvaigžņu viesnīca, kas jums viņu atvēršu, ar ļoti labu pludmali. Tāda zemu stāvu, principā var teikt, viesnīca, nav liela celtne. Ir ļoti daudz izklaižu bērniem, laba bērnu animācija. Ikdien, principā, tur notiek grieķu vakari reizi nedēļā, kā jau lielākajā daļā tādu 4-5 zvaigžņu viesnīcās. Viesnīca ir viena no labākajām Tasos salā, ar labu numuru fondu, ar labiem kvalitatīviem, ar labu kvalitatīvu apkalpošanu, ar labu ēdināšanu, piemērot arī korporatīvajai atpūtei, grupām, cilvēkiem lielā daudzumā. Te būs daudz ko, kā izklaides iespējas būs ļoti daudz. Vēl Potos kurortā atrodas Potos Hotel 3 zvaigžņu viesnīca, netālu no pludmales. Lūk, jūs viņu varat apskatīties. Lielisks dizains viesnīcā ir numuriņiem. Priekš 3 zvaigžņu viesnīcas ļoti labi numuriņi viņai un laba ēdināšana. Lūk, daži piemēri. Blakus centrs. Ekonomiskam variantam šeit būs ļoti labi. Apskatīsimies arī viesnīciņu blakus kurortā. Kurortiņš Pevkari. Tur atrodas daivinga centrs un viesnīcas 2-3 zvaigžņu. Apskatīsim vienu no viņām, Kapahi Beach Hotel, 2,5 zvaigznītes. Atrodas pašā krastā. Tad izbildīt. Lūk, jūs varat redzēt pašā krastā viesnīca. Ar ļoti jaukiem dažādu dizaina numuriem. Lūk, principā ļoti neraksturīgi 2 zvaigžņu viesnīcei. Laba ēdināšana, populāra viesnīca ļoti sezonas laikā ļoti ātri izpārdodās. Apskatīsim arī kurortiņu, kas saucās Limenarija. Viņš
ir principā, var teikt, līdzvērtīgs kurortam Limenes, par ko mēs runājām sākumā. Tā tiek uzskatīta par otro Tasas salas galvaspilsētu ar skaistu piekrasti, ar skaistām promenādēm. Pašā pilsētā ir daudz viesnīcu, daudz dažādu. Un viesnīcas ir ar labu infrastruktūru, tādas pilsētas tipa. Atrodās, teiksim, viesnīca, apskatīsimies viesnīcu Grand Beach. 3 zvaigznītes. Ļoti laba pludmale, kā jūs redzat, smilšu. Nedaudz tā kā jānoiet uz leju, bet tas ir ļoti tāds minimāls. Mierīgai atpūtai, nokļūt līdz centram var, kursi autobusi, ģimenei un pāriem būs ļoti labi. Un blakus 3 km attālumā no Limenārijas atrodās arī tāda viesnīca kā Blue Dream Palace Tripetī, 4 zvaigznītes. Viesnīca ar lielu numuru izvēli, darbojās uz full board bāzes, tās ir brokastis, pusdienas un vakariņas. Viesnīcai ir jauka teritorija, laba pludmale, izklaides dažādas iespējas, spa centrs, ir animācija, ir grieķu vakari, ir sporta izklaides, piemērota ģimenes atpūtei. Netālu no Skalaprinu ir viesnīca Alejas Hotel and Spa and Suites. Kurortiņš tāds. Viesnīca Aleja Hotel and Suites 4 zvaigznītes darbojās uz ultra all-inclusive bāzes. Jauna viesnīca ar lielisku pludmali, dažādu numuru izvēle, ir bērnu klubs, ir animācija. Viena no labākajām viesnīcām un vienīgā, kas darbojās uz ultra all-inclusive bāzes šajā reģionā. Vēl šajā reģionā gribētos atzīmēt tādu viesnīcu kā Ilio Mare. Tā ir 5 zvaigžņu viesnīca, darbojās uz brokastu vakariņu bāzes. Viesnīca ir ar ļoti eksotisku, tā varētu teikt, teritoriju. Tur ir ūdenskritumi, zelta zivtiņas, ezers. Principā ļoti skaista teritorija, romantiska tāda tipa numuriņi. Jauka, laba animācija. Pāri ceļam no pludmales, bet ceļš nav aktīvs. Savā kategorijā ļoti laba un par ļoti labu cenu viesnīca. Vēl tālāk uz ziemeļiem gribētos atzīmēt tādu reģionu kā Skala Rahoni. Tur apskatīties vienu viesnīcu, 3 zvaigznītes Rahoni Hotel. Viesnīca daļēji ir renovēta. Jūs šeit varat redzēt numuriņus, kas ir nesen veikta renovācija. Atrodās netālu no Skala Rahoni kurorta, ir kur iziet. Ir laba ēdināšana, atrodās pašā krastā. Jūs varat redzēt plaša teritorija. Laba viesnīca, laba cena šai viesnīcai ir. Darbojās arī uz all-inclusive un brokastu vakariņu bāzi. Tās ir populārākās viesnīcas, par kurām es jums šodien gribēju pastāstīt. Man ir liels prieks, ka jūs bijāt šodien ar mani un noklausījāties visus šos webinārus un cerībā uz tālāku tikšanos. Visu labu!